Raidījums Drapiņas pielikums, mans sarunbiedrs Uldis Auguls. Uldis Auguls zemkopības ministrs, tiesa jaunajā valdībā nedaudz vairāk kā 1 mēnesi, un es ticu, ka viņš būs zemkopības ministrs nākošos 4 gadus pēc nākošajām Saeimas vēlēšanām. Zemkopības ministra jautājumu loks ļoti plašs. Es izvēlējos viņam pajautāt, kā mums iet ar minerālu mēsliem. Izstāst mums, minerālu mēslu cenas ir ļoti pieaugušas. Galvenokārt tas ir saistīts ar klimata nodokļiem. Izstāst, kā mums iet, lai sabalansētu Latvijas zemnieku iespējas ražot pietiekami lētu graudaugu ražu, tad, kad mums minerālu mēslu pieejamības samazinās. Jā, tas ir, kad kopumā Eiropā mēs apgrūtinām ražotājus, uzliekot dažādas maksas, kas, protams, sadārdzina izējuvielu, kas ir minerālu mēsli, jo minerālu mēslu izmaksas ir augušas par 40% un iespējams attiecīgām minerālu mēslu daļām arī vairāk. Šeit, protams, mēs uzrunājam Eiropas komisiju arī, ka ir nepieciešams risinājums. Eiropas komisija kopumā uz Eiropas dalību valstīm 500 miljonus sadalīja, bet mēs iebildām par to principu, kādā veidā Eiropā kopumā šie minerālu mēslu atbalsti tiek sadalīti, jo jāapzinās tas, ka mums ir vajadzīga pavisam cita atslēga, jo mums ir mazākais lopu skaits Eiropā, līdz ar to dabīgais mēslojums mums ir daudz mazāk un mēs nevaram iztikt ar to, kas mums būtu pieejams. Līdz ar to mums tā atslēga būtu nepieciešama lopu skaits un, protams, ārēja ietekme šobrīd. Mēs redzam, kā ietekmētas ir visas cenas. Bet jā, mēs nobalsojām pret šo priekšlikumu. Vienīgā no dalību valstīm mūsu kaimiņi mūs neatbalstīja. Mūs atbalstīja gan spāņi, gan itāļi, kas atturējās jautājumā, esot mūsu pusē un atbalstot to principu, ka princips sadalē nav pareizs, kas mūsu lauksaimniekiem tomēr iedeva 5,5 miljonus, bet tas ir par maz. Līdz ar to mēs no sava budžeta pārdalot vēl 5 miljonus klāt, risinām šos lauksaimnieku problēmas, minerālu mēslu sadārdzinājumus. Jo pretējā gadījumā, kā es jau esmu teicis, mūsu lauksaimnieki atkal nav konkurentspējīgi, ja mēs šos atbalstus neatrisinām. Mīļie skatītāji, Kurzemē, vēlēšanās balsojot par Uldu Augulu. Viņš ir zemkopības ministrs, un būtu labi, ka viņš paliktu zemkopības ministrs ar pieredzi un zināšanām arī nākošos 4 gadus. Tas mums dot iespēju vismaz tādās jomās, kā sadarbībā ar Eiropas Savienību, kaut vai minerālu mēslu jautājumā, noturēt stingru stāju un atrast precīzes risinājumus.